Esiet sveicināti sarunu ciklā Laiks, cilvēks, vieta. Šajā podkastā mēs runāsim par kultūru un tās aktualitātēm ar dažādiem nozares profesionāļiem. Kulturētājiem. Un šīs raidieraksts top par godu Latvijas Kultūras koledžas 80. dzimšanas dienai, kā arī saldojumam. Bet saldojumu mēs svinēsim jūnijā, un līdz tam vēl ir kāds laiciņš. Tāpēc es, Jākaps un mans kolēģis Niks, pieslēdzamies epizodei. Aiziet! Esiet sveicināti atpakaļ sarunu ciklā Laiks, cilvēks, vieta, kas veidots par godu Latvijas Kultūras koledžas 80 gadu jubilejai, ko atzīmēsim jau šī gada 5. jūnijā. Un uzreiz izmantošu izdevību un pateikšu, ka biļetes jau ir pieejams ticketshop.lv, tā kā mēs noteikti visus gaidīsim gan oficiālajā daļā, gan arī pēc tam tiksimies koledžā. Jā, un šodienas tēma mums ir apdraudējumi kultūrā, un šodien pie mums studijā ir divas jaukas dāmas, Gundaga Skudriņa un Annika Andersone. Labdien! Prieks jūs šeit redzēt. Varbūt jūs uzreiz varētu iepazīstināt ar sevi, pastāstīt nedaudz, ar ko jūs nodarbojaties, un kāds jums vispār sakars ar kultūru? Man jāsāk, ja? Vispirms jau jāsaka, ka prieks būt atkal skolā, kura man ir devusi izglītību, ar ko es arī visu mūžu dzīvoju un strādāju. Esmu profesionālās ievirzes deju skolas benefits vadītāja, radītāja, horeogrāfa un visu citu amatu pārstāvju apvienojums Jelgavā. Un jau 27 sezonas vadu dejas pasauli, laikmetīgās dejas pasauli, un arī piedalos Latvijas kultūra izglītības vides bīdīšanā, sakārtošanā saistībā ar deju, gan kultūras ministrijā, gan izglītības ministrijā, saistībā gan ar dziesmu un deju svētkiem, gan arī šobrīd jau ar izglītības veidošanu tieši dejas virzienā Latvijā. Tātad mans vārds ir Gundaga, tas nozīmē uguns, kas deg, un tas nozīmē, ka es vienmēr ar deksmi attiecos pret lietām, dzīvi un notikumiem. Mana galvenā būtība ir būt par sievieti, tas man ļoti patīk, un man šķiet, ka es nesu gaišumu, prieku, iedvesmu pasaulē, un to daru ļoti bieži caur savu darbu profesionālo. Un kāds man sakars ar kultūru? Droši vien, ka vistiešākais, jo šobrīd mans amats ir pasākuma producents, bet savas gaitas es sāku 19 gadu vecumā, ka biju tautas nama vadītāja un esmu izgājusi kultūras procesos visus iespējamos, tā teikt, variācijas, sākot no pašvaldības iestādēm līdz privātam uzņēmumam. Un darbojos pa visu pasauli un arī ļoti daudz Latvijā ar komandu un radu visdažādākos notikumus un vienmēr saku, ka mans darbs ir dzīvās komunikācijas notikumu radīšana. Un tajā ir ļoti daudz liela prieka, ļoti daudz izaicinājumu, stresa un vispārējā, ko nes šī, tā teikt, sfēra, kultūra. Tā viņš ir. Tad jau mums būs diezgan daudz par ko runāt šodien. Bet tās tēmas, par ko mēs gribējām šodien parunāt, tāds diezgan drūmis, tie ir apdraudējumi kultūrā. Un viena no lietām, ko mēs izvirzījām, arī tas, par ko mēs diezgan bieži runājam lekcijās, ir globalizācija. Tā varētu būt mūsu pirmā tēma, par ko mēs varētu šodien parunāt. Un kā jūs izjūtat, vai mūsu mazo Latviju un mūsu kultūru ietekmē globalizācija, vai iespējams tā ir iespēja mūsu mazo kultūru palaist ārā pasaulē un likt citus cilvēkus iedvesmot no tās, teiksim, ar visiem algoritmiem un ar visiem Netflixiem un kas tik vēl ne, vai kaut kur nepazūd tas latviskais? Pie kā vēršaties? Pie Gundagas. Labi. Tādas viennozīmīgas atbildes nav. Es pārstāvu parasti viedokli, ka vienīgs recepts arī nepastāv. Bet šis slavenais 6-7, ja, vai 6-7 vai 50-50, tas ir gan. Un droši vien vislielākā mērā jau tomēr tā globalizācija mūs apdraud dēļ tā, ka mēs esam tomēr, savā ziņā, mēs esam vareni, diži, bet skaitliski maziņi un arī ar savu ekonomiku. Un tā globalizācija spiežās
jāskatās virsū visos iespējamos veidos. Un man šķiet, ka nevajag baidīties, bet patiesībā sākt ar sevi. Es to tiešām daru. Un šonadēļ jau esmu kādā 4. podkāstā un pieķēru sevi pie ļoti nepareizas latviešu valodas, pie anglicismiem. Un sapratu, ka mājās ar jaunajām savām jaunkundzēm meitām par to cīnos. Un man jāsāk ar sevi, nevis kāds jāpamāca. Un tas nozīmē, ka es esmu atbildīga kā mamma par vērtību un latviskā nodošanu savā ģimenē, saviem bērniem. Es esmu atbildīga par to, kā es runāju ar sabiedrību, ko es nesu caur saviem darbiem. Un man liekas, ka tas ir viens no aspektiem, tātad darboties pēc principa, ka es pati esmu šo vērtību turētāja, tātad man ir ļoti svarīgas saknes, bet tāpat laikā arī lidojuma sajūta. Un tas nozīmē arī, protams, pieņemt šos globalizācijas procesus, bet tieši tāpat kā ar mākslīgo intelektu un vispārējo, tas viss notiek, tas viss ir līdzpastāvošs, bet to vērst pareizajā virzienā vai mums par labu, nevis otrādāk, un nevis to tā kā izstumt, jo tur, kur ir agresija vai pretreakcija vai siena, tas būtībā ļoti bieži nestrādā. Strādā tad, ja mēs integrējam to pareizi. Un otrs puses tajā valstiskajā mērogā, es domāju, ka, protams, ka tām dižām galvām vai cilvēkiem, kas ir atbildīgos amatos, ir ļoti jādomā par visiem jautājumiem, sākot ar migrāciju un beidzot ar to, kā kultūra politikā, kam un kāpēc piešķirt kaut kādus finansējumus, ko atbalstīt, ko nē. Jo es pati pārstāvu privāto sektoru un uzņēmējdarbību, un es ļoti labprāt raugos uz to, ja man kaut ko noņem, bet iedod kaut kam, kas ir svarīgi kā nacionālais mantojums. Vai es ārkārtīgi priecājos par jebkuru režisoru, par jebkuru producentu, kurš veido šīs tradīcijas vai kurš nostiprina tās vai rūpējas par to mantojumu. Protams, modernā veidolā, tā, lai arī jaunās paudzes var to uztvert, lai viņiem ir interesanti. Tas ir liels izaicinājums, tas absolūti nav vienkārši. Un tāpēc man liekas, ka mēs paši nesam to atbildību, mēs to varam darīt, sākot ar to, ko mēs darām savā burbulī vai lokā, kā moderni teikt, vai komunā, un tad jau tālāk arī valstiski. Un es ļoti priecājos, ka mans bērns, kurš ir jau ļoti 19 gadi, un kā pagājušā gada notikumu viņi redzēja dzīvē ļoti daudz un piedzīvo katru gadu bezgalīgi daudz lietas, vietas, valstis un tā tālāk. Viņi kā galveno notikumu min dziedāšanu korī dziesmu svētkos. Un es uzskatu, ka tad es kā mamma visu daru pareizi, un arī, ja man izdodas darbā ielikt šīs latviskās vērtības, tradīcijas un tā tālāk modernā veidolā un aiznest viņas līdz pasaulē, tātad tur arī es cenšos darīt kaut ko labu. Un ja mēs katrs tā darīsim, tad mums nav ļoti jābaidās. Ja jūs, jaunie cilvēki, liksiet tālāk šīs tradīcijas un visus mūsu to lielo bagātību, tad, lai tas ir moderni, lai tas ir forši, lai tas ir saprotami katrai nākamai paudzei, bet skaidrs, ka nevajag gaidīt, ka būs kaut kāda brīnuma recepte un kāds tagad uz paplātes pasniegs, mēs jūs sargāsim, mēs jūs lolosim un viss notiks tāpat. Tā, es ļoti gari aizrunājos, jādod vārds Annikai. Jā, es visam iepriekš minētajam piekrītu, kā ir populāri teikt. Es arī, jā. Jā, mēs tā kā piekrītam. Un piebildīšu, skatoties no tādas, man ikdiena vairāk ir ar bērniem un jauniešiem un viņu tādu izglītošanu un jēgpilnu laika pavadīšanas iespējām un tāda saturīga tā laika pavadīšana. Un tas ir diezgan liels izaicinājums, jo viņu ikdienā ienāk šī pasaule visbiežāk, visvairāk. Un arī ikdienā meklējot šo saucamo produktu, kuru mēs varētu atkal veidot, vai tā ir izrāde, vai tas ir svarīgs vēstījums caur šo dejas performanci, un kārtējo reizi meklējot kaut ko no latviešu radītajiem procesiem, vai tā ir latviešu dziesma, vai tas ir kāds radīts darbs, rakstu darbs, no kā mēs varētu veidot savu izrādi, bieži vien ir pretī... Vai jūs zināt šo, vai jūs lasījāt skolā? Jūs nelasījāt? Kurā skolā jūs mācāties? Lūk, un tad ir ļoti radoši, tieši es gribu uzsvērt, ļoti radoši un mūsdienīgi ir jāatrod materiāls veids, dažādi instrumenti, lai varētu viņu pārliecināt, ka tu vari nest savu Latviju, neatkarīgi no tā, ka šobrīd tu to nesaredzi kā vajadzīgu, jo taču pasaule ir atvērta un visu kaut ko gribās izmēģināt. Tu vari savu Latviju, tu vari savas dziesmas, savas dejas, savas grāmatas, savu apģērbu,
savas puķes un visu to, kas tev ir bijis dārgs un mīļš, pie kā tu esi pieredzis, un tu vēl nezini, ka tas var arī nebūt, tu vari to modernā veidā nest līdzi pasaulē. Tāpēc es aicinu ļaut ienākt pasaulē, notikt šai globalizācijai, saglabājot to, kas tev ir svarīgi, par to, kas tev tagad ir svarīgi. Un tāpēc mūsdienu deja un laikmetīgā deja, īpaši dziesmu deju svētku kontekstā, tas ir veids, kā mēs varam publiskajā telpā daudz vairāk sevi parādīt, mēģina un to dara. Gan mums ir bijis vesels ziedoņa epopeja par 7 vērtībām un tā tālāk. Mēs mēģinam šo iekļaut mūsdienīgā veidā arī tās pašas apģērba lietas, kas šķiet ir vairāk tautiskajām dejām, jau ienāk arī mūsu ikdienā, jauniešu ikdienā, mūsdienu dejas ikdienā. Līdz ar to man šķiet, ka tas ir vajadzīgs un tas ir kaut kā jātais, kā es saku, jāsaliek kopā, tam ir jābūt miču, maču, piču, paču. Cik skaisti. Es pilnīgi piekrītu, vai ne? Un, jo tieši tā jaunajai paudzei ir tieši visgrūtāk, man liekas, to uzmanību noķert un kaut kā parādīt to, ka latviešu tās lietas var būt arī stilīgas, jo es kaut vai no bērnības atceros, tur mums stāstīja kaut ko par tiem kaut kādiem latviskajiem, un tiem bērniem jau bieži vien ir tāds, kas tur tas kaut kāds veciem domāts, bet īstenībā, jā, jo es pats vecāks palieku, jo man arī sāk īstenībā parādīties daudz lietas, ko es nemaz nebiju zinājis pirms tam par kaut kādu, es pats mācos mūzikas menedžmentu šeit, un īstenībā tieši kopš es mācos šeit, es vairāk pētu to industrijas attīstību un kas vispār ir bijis un kādi mākslinieki. Un man liekas nenormāli interesanti, ka jau kādos 70. 80. mums ir bijusi tāda riktīgi forša tāda kaut vai underground scēna, kas nav nekas tāds, kā tā ļoti lietišķs, ko mums skolā mācīja. Un arī visas lietišķās lietas, man liekas, ir īstenībā ļoti augstā līmenī, kā jūs teicāt, absolūti, un vareni. Šobrīd es nāku tieši no sapulces, kurā mēs veidojam vienu ceremoniju, apbalvošanas, kurā ir stāsts par tādu tur omu un tā tālāk, bet kāpēc mums ņemt kaut ko, nezinu, Āzijas vai Indijas, ja mums pašiem ir fantastika, un jaunie, tu pieminēji, tātad komponisti, un es viņiem saku, pameklējiet tos motīvus mūsu tajās saknēs, un viņi sakomponē un atrod, un tu klausies un liekas, wow, un tas ir super, un tieši tas pats tajā vizuālajā, kaut vai kāpēc tetovēt kaut ko, kaut vai elementāri, uztetovotās Latviju zīmes, viņas ir super stilīgi, kāds trešais nāk pasaulē klāt un prasa, ko tev tas nozīmē, un tu ar lepnumu to stāsti. Un tā par jebko, vai ne? Izskatu, tērpiem, kā teica Annika, par jebko mēs varam to savu kultūru vai to savas tradīcijas vai kaut kādas savas vērtības likt iekšā modernajā, absolūti, un tas ļoti labi strādā, jo mana pieredze pierāda, ka tādā gēnu līmenī mēs to uztveram emocionāli krietni dziļāk. Un tāpēc tas ir daudz jaudīgāk nekā kaut kas pa ceļam paķerts, tikko ieraudzīts, kaut kas mums patiesībā nesaprotams, bet ļoti trendā, vai ļoti laikmetīgs. Bet mums līdz sirdī neaiziet. Mums vajag kaut ko, kas iet līdz sirdī. Un patiesībā tas ir tas stāsts par to, kas mūs, kā mēs esam būvēti, vai ne? Tā ir, bet man šķiet, tas ir arī jāiemācās. Ja tev neviens nepasaka, ka tā varbūt nemaz nezinātu, ka Es vēlos piebilst par to mūziku. Man ir ārkārtīgi bieži, tā kā ļoti bieži katrā pasaules konkursā man jautā, kas tā ir par mūziku un kur to mūziku var dabūt. Un arī latviešu. Un kas ir interesantākais, ka nezinu, vai man ir dieviņš ielicis šūpulī šo talantu, bet es tiešām atrodu, piemēram, tagad man ir Teclaimiņa viena dziesma, kur es atradu TikTokā, kur viena mākslinieca vienkārši ir iedziedājusi mājās latviešu mākslinieca, kura nav izpelnījusies nevienu mūzikas balvu un nekur citur. Un es šo mūziku aiznesu uz ierakstu studiju, es viņu apstrādāju, es ielieku viņai tādu bītu, kāds man ir vajadzīgs laikmetīgai dejai, paceļu tonalitāti, pātrinu vai palēninu, un šo dziesmu apstrādājot, man prasa ārpēc, kur to dziesmu, un es aizsūtu šai māksliniecei viņu, saku, lūk, mēs dabujām Eiropas kausu ar jūsu dziedāto dziesmu. Un viņai tā kā asars, viņa saka, kā tā ir man dziesma? Viņa saka, jā, tā ir jūsu dziesma, lūk, kādā izpildījumā ar bērniem, Un šādi es burtiski šodien atkal jaunu dziesmu atrodu un uzrakstu māksliniecei. Viņa saka, es vēl neesmu Spotifyā, jūs tad veidosiet deju? Saka, jā, mēs tur mazliet un tā un tā. Un šādi šī latviešu dziesma iegūst mūsdienīgu skanējumu, mazliet citādāk, un jaunieši viņu klausās. Un pasaulē izskan.
Jā, tas ir, manuprāt, labs piemērs, kā šo te apdraudējumu pagriezt sev par labu. Nu, šo globalizācijas tēmu tieši tas arī, par ko mēs ar Niku vēl aizkadrā runājam, ka tā tomēr ir iespēja arī nevis, ka mūs apspiež, bet ka mēs, jo viņš jau uz abām pusēm tā globalizācija tā kā strādā arī citās valstīs, viss paliek daudz globālāks. Un tā ir iespēja mums šīs te mūsu zīmes vai dziesmas, jebko, iznest plašākai auditorijai un tālāk pasaulē. Man liekas, tā ir arī tāda komunas veidošana, ka jūs rakstat tai dāmai un tā uzreiz viss liekas, ka mēs visi esam tādi vienoti, kas man liekas ir ļoti, ļoti svarīgi, ir īpaši šodien. Un noteikti mēs tā varam izcelties, jo tā jau neviens tur ļoti neinteresēsies ne par Latviju, ne Latvijas kultūru. Nu, esam godīgi, vai ne? Bet, ja viņi redz, ja viņi dzird, ja viņi noskatās dēju, ja viņi noskatās kādu darbu, ja viņi sadzird mūziku, viņi rodas interesi vai redz tavu tērpu, viņi nāk, interesējās un padziļināt, Latvija, tas ir tur un tur. Un katrā ziņā tas noteikti tikai un vienīgi vairo mūsu tādu, gan pašapziņu, gan arī mūsu popularitāti, un mēs varam parādīt, ka ar mums ir jārēķinās. Un galā var pat reizēm arī būt par trendsetteriem un noteikti tieši, jo tiešām tā manā nozarē ir tādi gadījumi, kas pārņem un pēc tevis vadās, nevis otrādāk. Tā kā tas nav tik bezcerīgi šī globalizācija, vienkārši ļoti, ļoti droši vien jābūt atbildīgiem tiem, kuri par šiem procesiem ir klātesoši, kas rada, kas ir šīs vērtības nodod, kuriem ir lielas auditorijas. Tā ir ļoti liela atbildības sajūta, patiesībā ļoti liela. Jā, bet ja mēs parunājam vēl par to globalizāciju un par algoritmu, kuru Niks sākumā vēl pieminēja, kā jūsuprāt, vai tas globālais algoritms ar Spotify, Netflix un daudziem citiem arī sociālajiem tīkliem, vai tas nosaka, ko mēs uztveram kā kvalitatīvu kultūru? Gan jau, ka nosaka, un tas nav vienmēr tas labākais, jo tur ir, ja nepielieto kritisko domāšanu, un jauniem cilvēkiem to droši vien ir vēl grūtāk izdarīt, arī man pašai tā nemaz nebija daudz gadus apkaļ tik vienkārši kā šobrīd, tad ir tā kā ir, bet droši vien, ka tas atkal ir sākās ar visiem iespējamiem burbuļiem, burbulu mājās, kādā tu dzīvo, ar draugiem, ar skolu, ar izglītību, ar visu pārējo, kurā tad tu vari skatīties, jo tā vienkārši, ja tu tikai skaties Netflixu vai, es nezinu, tur TikTokā, un tur ir vienkārši ārprāts patiesībā, un kvalitātes līmenis ir ļoti dažāds un bieži vien arī ļoti zems, un tad tu tur var iesprūst, un tad tālāk netiec, un tā kā pa spundu un mucā barots un klapīts uz acīm kā zirgam, bet, droši vien, ka ir ļoti svarīgi tās klapis noņemt, raudzīties plašāk, lielākā kontekstā, pielietot to kritisko domāšanu, bet, tas ir tāds, manuprāt, tas ir tāds izaicinājums, un tas nav vienkārši. Jo to redzamību jau bieži sajauc ar kvalitāti, liekas, ja kaut kas ir ļoti, ļoti populārs, tad uzreiz liekas, tas visiem patīk, tad tam jābūt labam, bet, kā jūs teicāt, tā nevienmēr ir. Jā, man savukārt ir divējādas tās sajūtas bieži vien. Es vienmēr domāju šādi, ka mēs varam ietekmēt sabiedrību. Mēs cilvēki, kas veidojam pasākumus, mēs cilvēki, kas radam šo produktu, lai kā mēs arī par to domātu. Un tā kvalitāte, kādu mēs piedāvājam, ir tas, kādā veidā sabiedrība pēc tam par to domā. Un es ļoti bieži deju pasniedzēju, choreogrāfu dažādos semināros aicinu, aicinu neuztvert skatītāju par muļķīti, ja tā var teikt, un aicinu tomēr mazliet dziļāk rakt. Ļoti spēcīgi domāt par kompozīciju, par dramaturģiju, ļoti spēcīgi domāt par to vēstījumu, nevis vienkārši, kā es saku, pliki, smuki padējot. Reizēm vajag arī to, un tomēr es aicinu, ka šīs 3 svarīgās minūtes, pamatā deja iet 3 minūtes, un cilvēks, kā es dejotājiem stāstu, un cilvēks tajā brīdī neatrodas tur, bet viņš ir šeit, un viņš savas ļoti svarīgās 3 minūtes ir veltījis tam, lai vērotu tavu priekšnesumu. Tu viņu esi paņēmis, tu vari viņu ietekmēt. Tev ir ļoti svarīgi, ko tu viņam šajā brīdī dod.
Un tāpat ir ar šiem sociālajiem tīkliem. Arī savus dejotājus es aicinu izvērtēt, cik daudz viņi ikdienā tur pavada un ko viņi tur skatās. Un es kā skolotājs ļoti bieži, vismaz reizi nedēļā, mums ir atsevišķa savu platformu, kurā es ielieku savukārt aicinājumu, ko noskatīties, kāpēc to noskatīties un kas tajā vēstījumā ir tik svarīgs un kā viņi izpilda konkrētas kustības un kā tur ļoti pasaulē slaveni un netik slaveni. Un starp citu, vēl ko es gribēju pateikt, jaunieši ļoti bieži ietekmē tieši jaunieši. Tātad, ja jaunietis to ir sasniedzis un viņam ir savs viedoklis par to, kāpēc viņam tas paģjums, tā pēda ir tik spēcīgi nostiept un viņš var sasniegt tur špagats vai ko, viņš dalās ar to, cik viņam tas ir bijis grūti un ko darot ikdienā kā rutīnu, viņš ir varējis sasniegt un viņš rāda to. Un tad lūk šie video un šie ietekmeļi, kā es esmu ietekmējuši tādu vārdu, man vispār, es nezināju, kas viņu atceros, bet labi, šie ietekmeļi ir ļoti labi nostrādāt tieši uz jauniešiem, tieši jauns cilvēks var palīdzēt jauniešiem. Tāpēc es aicinu šīs platformas izmantot ikdienā vērtīgi, atrast tajā vērtīgo un nodot to vērtīgi. Un arī savus dejotājus, kuri savukārt veido jau savu saturu, es viņiem bieži vien saku, es redzu jūs ikdienā, ko jūs tur darat. Un tad saku, kāpēc jūs tur puskājā kaut ko tur dejot? Dejojiet pilnā kājā, parādiet, ka tu vari kustēties pilnā kājā un aicināt arī sabiedrību nevis kaut ko darīt puskājā, bet pilnā kājā to savu atdevi iedot. Nevis puskājā padziedāt, ai man vieglu prātu, bet pilnā kājā nodziedāt, ai man vieglu prātu. Nu jā, tā kā es domāju, ka tur ir divas puses. Mēs, kas ražojam to, ražojam kvalitīvi un vērtīgi, un tie, kas izmanto, lai viņi aug arī viņu izpratni par to, ko viņi dara. Tieši tā arī par tiem algoritmiem runājot, tas, ko jūs minējat, tu jau pats tas, kurš būvē to algoritmu, jo vairāk tu patērē kaut kādu konkrētu saturu, jo vairāk to viņš liks pēc tam. Un man liekas, tas ir arī otrādāk strādā, ka mēs pirms tam runājām par to, ka tie algoritmi nav tā, ka visi vienkārši skrien pakaļ tiem klikšķiem, bet man liekas, šodien ir ļoti, ļoti svarīgi zināt to savu mērķa auditoriju, jo tad tieši pēc viņu klikšķiem tu vari skriet un tieši viņus sasniegt, un tad arī rodas tā, kā to pateikt, gudrāk. Apmaiņa. Notiek gudra apmaiņa. Gudra apmaiņa. bet šeit es gribu pieminēt kādu piemēru, ļoti ātri izstāstīšu. Es zinu, ka daudziem nepatīk, ka es šo pieminu, un tomēr ka ne tikai lielpilsētā, es domāju, Rīga un vēl citas lielākas pilsētas, ir jābūt kvalitatīvai izrādei, ir jābūt kvalitatīvam saturam. Un mēs par to esam arī šeit kultūras koledžā runājuši vieslekcijās par to, ka tādu produktu, kādu mēs aiznesam, es atvainojos vārdiem laukiem, tas nav domāts tādiem laukiem, tas domāts tādiem laukiem, man visi lauki patīk, bet stāsti par to, ka kādu informāciju mēs jums iedodam, tā aug šī sabiedrība un šī izpratne. Un tas ir tieši domājot, strādājot par dziesmu un deju svētku priekšnesumiem lielā izrādē, kas ir svarīgi. Un šeit man ir ātrais piemērs. Pirms daudziem gadiem es Jelgavas kultūras namā izveidoju kādu izrādi, kur no balkona skatoties varētu nedaudz pārprast, kā izskatās dejotāja ķermeņi. Mums bija izrāde par princesu Zirņu, un ja mēs visi klātesošie zinām pasaku par princesu Zirņu, kuru vajadzētu izlasīt, tad mēs zinām, ka jo vairāk ir matricīši, un ja princese sajūt zirni, nu tad viņa ir īsta princese. Pretējā gadījumā tur no princeses nesmakas. Lūk, un mums bija deja, kur meitenēm bija mākslīgi izveidots lielāks krūts, ļoti liels dibens, jo tas bija stāsts par kādu mums ir ilūzija skaista princese, un viņām bija miesas krāsas bodī, kas no gabala izskatās diezgan kails ķermenis. Un tur bija tāda kustība, ka viņas jūs tagad vizualizējat, ja? Jūs protat vizualizēt, un tad viņas stāv uz galvas uz matricīšiem un kustina kājiņas šitā te. Iedomājieties no balkona, kā izstās. Un kāda vēc māmiņa pēc tam toreiz avīzē, digitālajā avīzē, kā to mēs sakam internetā, bija uzrakstījis, kauns, ka mūsu pilsētā ir šāda horeogrāfa, kur atļaujās nepilngadīgas meitenes izdīt skatus ar pliku dibeni. Un ziniet, kā bija? Un ziniet, man ļoti patika šis kompliments, jo mūsu reitingus tas pacēla, jo visiem gribēja uzreiz zināt, par ko tad ir stāsts. Jā, bet ko es ar šo visu gribēju teikt, ka tā es ievedu laikmetīgo deju Jelgavā, jo laikmetīgā deja ir par to, ka mēs izaicinam tevi domāt savādāk. Laikmetīgā māksla, lūk, te bija trigeris liels.
Es savukārt par klikšķiem gribēju piebilst. Mēs te runājam, kad tur sekojam un tā kā vācam vai tā. Mans viedoklis ir, ka to nevajag darīt mākslīgi. Vienmēr sakot, nevajag iet klikšķu pavadā. Tāpēc, ka tas nav ilgtermiņā. Tas ir uz īsu brīdi, jo mainās viss. Vienīgā lieta pasaulē, kas nemainās tā, ka viss mainās. Un trendi nāk un iet, un elki nāk un iet un tā tālāk. Un tāpēc, ja tu neesi autentisks un tev nav autentiska satura, tad tu patiesībā esi neinteresants. Un ja tu dzenies tikai pēc laikiem, tad tas agri vai vēlu ātri beidzas. Un tāpēc man liekas, ka labākais ir būt tādam, kāds tu esi. Un ja tev ir tie sekotāji, tad viņi ir tieši tāpēc, ka tu esi tieši tāds, un vai tur ir tieši tāds saturs, vai tur ir tieši tas, ko meklēju. Un tad būt tādam un vispār nelietot tādus termiņus vācu laikus. Es, piemēram, esmu diezgan aktīvi tīklos un vispār neko nevācu. Man īstenībā pilnīgi vienalga, man seko vai neseko. Es vienkārši dzīvoju savu dzīvi, un daudziem tas ir interesanti, jo daudz profesionālu lietu tur ir. Un patīk brīnišķīgi, bet es noteikti neradīšu kontentu saturu tāpēc, ka man vajag kaut ko konkrētu sasniegt. Nē, un es arī tāpēc domāju, tur arī šīs visas lietas, par ko mēs runājam, tas arī rada to atbildību un, par vērtībām, par to, ko tu ieliec, kāds tu esi un vai tu esi patiess. Jā, jo tam ir ilglaicīgāk pievienotā vērtība. Paldies, jā, tas ir tieši tas, ko es gribēju pateikt, bet laikam jums labāk sanāca. Bet man šķiet, ar to saturu ir arī tā, ka, piemēram, tas saturs, ko mēs ikdienā patērējam un redzam, ir ļoti plašs un ļoti daudz, bet patiesībā tā kvalitāte tev jau neapzināti viņa pieķer, un tu viņu pamani, un tu uzspiedīsi to patīk vai kaut ko, pat īsti varbūt nezinot, kas tev tieši tajā patīk, bet, kā sacīt, jāsaka, kvalitāte nav nejaušība, un tāds vienkārši ir. Jā, tā ir tiesa. Kvalitāte tiešām nav nejaušība. Bet tas jau arī atkarīgs no cilvēka. Man šķiet, ir cilvēki, kur izbauda kvalitatīvu kontentu, un tad ir cilvēki, kur vienkārši grib paskatīties kaut ko. Es arī dažreiz gribu pasēdēt TikTokā un paskatīties muļķības, bet Jā, bet man šķiet, savu brīdi atpūtai, jā. Abām šīm grupām vienā vai citā veidā tas kvalitatīvais piesaistīs. Ja tu skaties muļķības vai tu meklē kaut ko kvalitatīvu, jebkurā gadījumā tu attapsies pie tā kvalitatīvā video vai ieraksta vai posta, un tev viņš kaut kādā ziņā piesaistīs. tu zināsi. Tu zināsi. Ja mēs turpinām runāt par kultūru, man ir jums viens jautājums. Kā jums šķiet, vai Latvijā kultūras nozara tiek pienācīgi novērtēta un atbalstīta gan no lielās puses? Kas ir lielā puse? Tā ir Valsts, lielā puse. Labi. Valsts esam mēs paši. Jā, no valdības drīzāk. Jā. Un. Un vai vispār jūs jūtaties novērtēts? Vai cik sāpīgs jautājums, vajag pauzīt? Es saku uzreiz nē. Tā finansiālā jomā, kā novērtēta, jūtos ļoti labi. Jā, ļoti labi, bet tas nav mans nopelns, tas ir komandas nopelns, nevis mans viens. Bet par finansiālo pusi, ja tā vairāk runājam, tad, protams, absolūti neadekvāti apmaksāts darbs, bet es to saku pilnā apmērā sākot no to, ka es strādāju arī kā tautas nama vadītāja, tad laukos ar 50 rubļi to laik bija, vai tad nebija pat lati, man liekas, vai lati, ne, ļoti sen, tas 30 gadus apkārt. Un es uzgāju visus tos posmus, un nevienu reizi mūžā neesmu sapratusi, ka mans darbs būtu finansiāli ļoti novērtēts. Lai ko es esmu bijusi un stāvējusi vienalga, kuros balvas pasaules sapelnīt, nekad to finansiāli neesmu izjutusi, bet es jau neesmu nekāda pašnāvniece. Ja es tajā profesijā esmu, man viss te ļoti patīk. Acīm redzot, ir ļoti daudz citu bonusu tam. Ja? Neraugoties daudz mīnusiem, ir arī plusi. Un tā ir mana izvēle. Vai man tā patīk? Jā, jo tās ir manas izvēles, bet visiem jauniem cilvēkiem, kas nāk ļoti daudz pie manas praksē vai grib vienkārši gūt pieredzi, es vienmēr uz pirmais, viņš nav vēl pārkāpis pār slieksni, es jau saku, naudas nebūs. Bet nevis tāpēc, ka naudas nebūs, tāpēc, ka kāds kādam nemaksās par padarīto, bet tāpēc, ka ļoti bieži jauniem cilvēkiem ir ļoti iluzors priekšstats par šo profesiju, par lietu kārtību, par kultūras nozari, un kur nu vēl par izklaides biznesu un tā tālāk. Pilnīgi nepareizs priekšstats ir ļoti. Un es pat nezinu, kāpēc viņš tā veidojās. Tur droši ir daudz aspektu. Bet man negribas viņiem sagraut šīs ilūzijas, bet man gribas, lai viņi tomēr realitātei skatās acīs. Nevis vienkārši
kaut ko pēc tam ritīgi dzīvē aplaužās, labāk uzreiz saprast. Bet tie, kas šajā nozarē strādā, un es vispār visus cilvēkus, kas Latvijā ir kultūras lauciņā, sauc par entuziastu klubiņu, un labi, ka mums tāds ir. Jā, tie, kas uztur, jo mēs tiešām darām ārprātīgi svētīgu un ārkārtīgi svarīgu darbu, un es nekādīgi nesaprotu, kāpēc vispār tas tā netiek novērtēts, jo tas viss, kas ir būtībā Latvija, un viss, kas virza dzīvi, un viss, kas, kā mēs spējam funkcionēt un pastāvēt, tā ir šī kultūra un šis devums un šī mūsu vispār kodols, pie kura strādā ārprātīgi daudz cilvēku Latvijā šajā nozarē. Un talantīgi un visādā citādā ziņā brīnišķīgi. Bet kaut kāpēc tas vienmēr tiek aizstumts prom. Es ļoti labi saprotu, ka sevišķi manējais darbs noteikti nav prioritārais. Absolūti ne, tur ir mums drošība un izglītība un medicīna tā tālāk. Bet jebkurā gadījumā tas ir ļoti līdzvērtīgs. Un ja es runāju kaut vai arī jau par pasākumu producentiem tieši konkrēti, tad tikko bija pētījums, kur, man liekas, mēs esam 3. vai 5. pasaulē bīstamākā profesija. Bīstamākā. Jā, nevis, jo pirmie ir karavīri, un kas tur, jā, nu tur ir, bet mēs esam ļoti tuvu tai pieciniekā, tāpēc, ka mums vienkārši abnormāli stresains un ļoti, jā, tie ir starptautiski stresaināks, jā, pareizi, stresainākās. Tā ir stresainākā profesija. Kas bija pirmā vieta? Man liekas, ka karavīri ir pirmā, jā. Nu, lūk, un to jau neviens nekad arī nenovērtē, pat ka būtībā tā ir, jo visiem liekas, ka visus burvju mājieni pats uzburās, jā, nu ir kaut kāds burvju noņas, un tieši tāpat, atvainojos, pilnīgi balstais gads ir, kā nesaprot, kad, kā es arī minu, šie dzīvās komunikācijas notikumi ir pilnīgi viss, nu pieņemsim, kad dienā, kad valstī, jebkurā valstī notiek visi iespējamos politiskās sarunas, fórumi, konferences, veikalā prezentācijas, produktu launči, zīmola aktivizācijas, jubilejas, uzņēmumu jubilejas, koncerti, teātri. Tas viss taču ir dzīvās komunikācijas notikumi, tas ir viss, kas vada un rada to dzīvi, kuru mēs dzīvojam. Un tāpēc tā profesija ir ārkārtīgi svarīga. Un man pirmais, kad es sāku braukt konkursos pasaulē, pirmais, ko es iemācījos, ka mūsu nozare ir vienīgā nozare pasaulē, kas saskarās ar visām. Vienīgā nozara, kas ar visām saskarās. Tātad būtībā jau varbūt, ka tas arī no mums pašiem ir atkarīgs. Redz, es diezgan daudz kā rupors runāju, visur šito nesu stāstu, jo man tomēr liekas svarīgi, lai cilvēki sāk izprast kopainu. Jo tu nevari kaut kur virtuvē sēdēt, burkšķēt, tu nevari vienmēr backstage'ā sēdēt un teikt, cik mums viss ir slikti un mūsu darbs neapmaksāts un tā tālāk. Mums jau arī kaut kas pašiem ir jādara, lai tas tā nebūtu, lai mainītu tos priekšstatus, lai mēs sabiedrībā nestu pareizos vēstījumus par to, cik nozīmīgi ir šie darbi, šīs profesijas, ko mēs ar to darām, ko mēs panākam, kādas vērtības sējam un tā tālāk. Un tā ir tāda ļoti liela un plaša tēma, bet tiešā veidā, protams, finansiāli nenovērtēta, bet ārkārtīgi svarīga un jaudīga, un mums visiem patīk. Un tie, kas te paliek, tie visi strādā ar kaifu, es teikšu, kā ir. Un labākie, ko es zinu, gan savus nozares kolēģus, amata brāļus, māsas, un zinu arī konkurentus, cienu, mīlu viņu darbu, zinu, kuri strādā labi un kvalitatīvi, un tie, kas to nedara, lai iet prom. Protams, kas te būtu bez šīs nozares? Kas te vispār būtu? Bet kāpēc? Man jau varbūt, man tā šķiet, tāpēc, ka es te mācos un es pats tiecos šo nozari, bet man jau liekas, ka visiem ir skaidrs, ka tā ir ļoti svarīga nozara, kurai vajadzētu vairāk naudas, kur vajadzētu atbalstīt dažādas projektus un tā tālāk, un tāpat īsti tā nenotiek. Bet jā, varbūt tas, man tā tikai liekas. Esam savos burbuļos, tas arī fakts, tas tāds moderns vārds par tiem burbuļiem, bet jā, tā arī ir, tādās, nevienmēr ir viegli redzēt kopainu, un man patiesībā tieši darbs ir tas, vai profesija, kas man iemācīja būt par nedaudz, es domāju, empatiskāku cilvēku, labāku, saskatīt lielāku tādu horizontu, jo nākas saskarties tajā darbā ar visdažādākiem sociāliem slāņiem, nākas saskarties ar ļoti daudz mentalitātēm, valstīm un tā tālāk, un es ieraugu to bildi, ka nav tikai viss balts vai melns, vai nav tikai viena pareizā recepte, vai viena pareizā taisnība kaut kāda, vai, nezinu, pārliecība. Ir ļoti daudz un dažādi, un to iemācās tikai tad, ja tu pats redzi to lielo lauciņu, jo savādāk, jo tu dzīvo tik un tā, arī es droši vien dzīvoju tik un tā kaut kādā savā lokā un savā vidē, kurā vairāk vai mazāk
kaut ko zinu, vairāk pārzinu un saprotu, bet par citām mazāk. Bet, tas ir no mums arī atkarīgs, cik mēs tveram, skatāmies, cik mēs mēģinam izprast, nevis vienkārši dominēt vai vienkārši savu pārliecību uzspiest, pasarga Dievs. Ja? Tā, man liekas, tā kā mēs nevaram arī gribēt, tāpēc es saku, mēs nevaram gribēt, kad arī citas profesijas pārstāv vai nozares cilvēki, kuriem to neskarās. Mana ikdiena sastāv absolūti no tā, ka es cīnos nemitīgi par naudu. Un reizēm ritīgi tas traucē un nogurdina ārprātā, ka es nedaru savu tiešos pienākumus, nedaru to, kas man būtu jādara, un mākslinieciskai sadaļai vispār atvēlu tur nezinu cik maz laika. Tieši tāpēc, ka man noēd šī kaut kāda pierādīšana, kaut kādas cīņas par tāmēm, par budžetiem, pierādīt ekonomisko situāciju, pierādīt, ka tur katrā notikumā strādā pa 30-40 uzņēmumiem, nevis cilvēkiem. Un kādam to radīt. Bet es arī viņus savā ziņā saprotu, gan tos klientus, gan arī, vienalga, vai tā ir arī kaut kāda valdības līmeņa pārstāvja. Viņi jau nezina, viņi nesaskarās. Jo, ja mēs ienākam šeit, es arī ienāku pie jums studijā, te viss jau ir uzburts un viss jau ir. Un man jau pat neienāk varbūt prātā, ka jūs esat remontējuši, likuši savu entuziasmu, krāsojuši, iekārtojuši studiju, pirkuši mēbeles, ielikuši ziedus vāzē. Man liekas, viss tā uzbūrās, vai ne? Un pats par sevi. Un cilvēks nezina, ka veikalā savilcis maksā tik, saldais krēms tik, benzīni jau tā kā zina, tagad visi degvieli pārāk aktuāli, bet visā visumā, ja? Un tad tas ir no mums arī atkarīgs, vai mēs to mākam pastāstīt, parādīt un pateikt, kāpēc un kur. Jā, un sāp, man vienīgais sāp par to, ka citreiz redzu, cik ļoti tie cilvēki vai komandā strādā un ka viņi to neadekvāto atalgojumu saņem. Man pat absolūti nav tik svarīgi sev vai par projektu, cik vienkārši tu redzi, kad ir cilvēki, kas vienkārši izdeg profesijā, darīdami labu vai nesdami sabiedrībai kaut kādu lielu pienesumu, un tad viņi vienkārši tiek nenovērtēti. Absolūti. Tikai ar entuziasmu jau arī, tā teikt, maizītes sviests neuzliks un rēķini jāmaksā visiem. Un nodokļi arī. Un, tad tas ir tas, ka tāpēc arī nākas nedaudz cīnīties un par to pastāvēt. Un, kā es saku, sāc cienīt sevi, cienīs tevi arī citi. Jā, manuprāt, atsaucoties arī, piemēram, es redzēju, ka Matīs Skažs vienā podkāstā runāja par to, kāds ir atalgojums, piemēram, pasniedzējiem kultūrā un par to, ka tas ir misijas jautājums, bet tai pašā laikā mēs taču sabiedrība grib, lai mēs, piemēram, ar Niku kā kultūras studenti mācāmies no nozares profesionāļiem, zinām, kas šobrīd ir aktuāls kultūrā, kas ir kaut kādi trendi vai spilgtākie, kvalitatīvākie piemēri, bet tai pašā laikā, ja nav šiem te pasniedzējiem pienācīgs atalgojums, kāpēc lai viņi to darītu? Un mēs esam arī ar pašiem pasniedzējiem runājuši, ka tomēr tas ir vairāk misijas jautājums, un liels paldies viņiem par to visiem mūsu pasniedzējiem. Un ne tikai. Es varu pastāstīt no otras puses to. Tātad es esmu sociālais uzņēmējs jau 4 gadus, un saka, ka sociālā uzņēmēja darbība ir tā sfēra, kas saglāb visu to, ko valsts nevar izdarīt. Principā tāds arī ir. Un es teiktu tā, ka deju pasaulē vienalga, jebkādā šajā nozarē ir ļoti labas algas. Viņas ir ļoti labas algas. Ja cilvēks spēj strādāt 8 stundas dienā un vadīt 8 kontaktstundas, nerunāsim, cik viņš vēl tur sagatavojas un tā tālāk, tā ir ļoti laba alga. Tiešām tā ir ļoti laba alga. Pirmkārt, skolotājs nestrādā tik daudz stundas, viņam fiziski nav spēka, jo tas ir kontaktstunda. Tas negribu aizvainot visus tos, kas raksta pie galda, bet tas, kas vada fiziski un visu laiku vēzē špagatus un fiziski arī ar balsi, ar mūziku un strādā ar savu ķermeni, tas ir grūtāk. Bet atšķirība ir tajā, vai tev par šo darbu maksā privātu uzņēmējs par šo stundas darbu likmi, privātu skola vai valsts skola. Un lūk, atšķirība ir ārprātīgi milzīga, un tas, ka jūs esat pateicīgi saviem skolas skolotājiem, tā ir milzīga misija, jo viņi strādā par valsts atalgojumu. Valsts atalgojums ir vienkārši katastrofāls. Vienkārši man piedāvā atnākt šeit novadīt lekciju, pastāstīt par tendencēm un par nepieciešamību dramaturģiju pasākumos un par kompozīciju. Un tas ir man knapi, man nesanāk īstenībā atbraukt no Jelgavas, plus nolikt maksas stāvvietā mašīnu par to, ko man samaksāja tajā dienā. Un tā bija mana misija padalīties, jo man ir svarīgi, ka pasākumos ir kvalitatīva kompozīcija, nevis kaut kāda
no dejas puses. Ja? Un tad es atgriežos savā uzņēmumā, kurā es varu nopelnīt labu algu. Kas to maksā? Jūsu vecāki. Jūsu vecāki izvēlās vest savu bērnu uz kvalitatīvu vietu, kur mācīties. Un ja visa valsts strādātu uz privātu uzņēmējas principa, es nezinu, kur tas aizvest, tā ļoti globāli to skatoties, bet principā tās ir labi atalgotas vietas. Un mūsu nozarē trūkst pedagogi. Mūsu nozarē trūkst labu pedagogu, pat ne labu, vienkārši trūkst pedagogu. Un viņi var ļoti labi nopelnīt, bet ne valsts iestādē. Kas viņus sagatavos pēc 5 gadiem šādā kultūras koledžā? I don't know. Jo par šādu atalgojumu neviens nesagatavos. Un tāpēc tā ir ļoti liela pazemošana. Es atļaušos šo vārdu lietot no valsts puses, jo tie, kas spēj ieinteresēt un tie, kas spēj sagatavot nākušos speciālus, kā es saku, kas man maksās pensiju, kas sēdēs tajā saimā, kas tur sēdēs, ar kādu izglītību, ar kādām zināšanām, ar kādu motivāciju, ar tādu, kādu būs ielikuši tie pasniedzēji. Tie, kur saņēma santīmus, tie, kas, jūs saprotat, gribēju vēl kaut ko traku pateikt, bet neteikšu. Var sakot, jā, līdz ar to valstī apmaksātais darbs ir ļoti traks, valsts apmaksātais. Un tas, ko maksā privātās struktūras, ir ļoti labs. Tur nav vidusceļa. Nav. Tas droši vien bija arī tas mērķis, kāpēc vispār jautāju, jo man jau arī šķiet, ka valsts apmaksātās vietas, tas tiešām ir vienkārši to eju no sirds dari, tāpēc, ka tu, kā jūs teicāt, nevar pat atbraukt līdz skolai un atpakaļ. Nē, no Jelgavas un nolikt tepat tai stāvvietā, tas ir izsmeļ to finansējumu, kas ienāk. Kolosāli. Jā. Tas tā pārsvarā ir, jā. Jā, bet ja mēs runājam par apdraudējumiem un kaut kādām trendiem, kas ir parādījušies, viena liela lieta, protams, ir mākslīgais intelekts, kas šobrīd ir kultūrā. Kā jums šķiet? Tas ir kā apdraudējums, vai jūs tomēr to izmantojat sev par labu? Jūs esat kādā pasākumā redzējuši, ka izmanto mākslīgā intelekta radītus attēlus vai projekcijas vai kaut ko tādu? Jo es esmu redzējis, un es skatījos ar izbrīnītām acīm, un es domāju nopietni. Un tu atpazini? Jā. Tur nevarēja neatpazīt, tur sēdēja tāds rūķīts, viņam tie mati šitā te gāja. Tas nozīmē, ka tu proti atpazīt. Tas būtu jautājums, vai es protu atpazīt. Tad es tur esmu ļoti maz, lai es atpazītu. Es esmu saņēmusi ar komandu zeltu pasaulē, un sudrabu, un bronzu, un visos viņos ir bijuši mākslīgā intelekta darbi. Un pat vienā mūsējā, tā teikt, digitālo ziedu galerijā, botaniskā dārza, bija visa veidota ar mākslīgo intelektu un 6 digitāliem māksliniekiem, kur prevalēja tieši mākslīgā intelekta darbi, un viss tas projektiņš mums izcīnīja balvu starp milzonīgi lieliem pasaules darbiem. Un jā, mēs pielietojam. Es personīgi ļoti nemīlu tehnoloģijas, bet es distancējos. Es kā Gundaga, man ir enerģētiskā nesadarība ar visu, ar kafijas aparātiem, datoriem, un es visos sarežģītajos projektos, kur ir tehnoloģijas, eju komandai uz riņķi, un viņi man pat nelaiž pie fohiem un nelaiž man nekur klāt. Cik dīvaini, redzot tavus projektus. Un es sevi distancēju nost, jo es zinu savas plusus un zinu lieliski savus mīnusus. Un nevajag mīnusiem apgrūtināt pārējos. Lūk, un es eju nost, un man kā cilvēkam tas nesimpatizē. Tieši tāpat, kā es kādreiz teicu, ka es nemūžam neiešu, bija tāds viens čalis Latvijā, kurš bija viens no pirmajiem Dānis, kurš ievies vispār visu pirmo, kas bija saistībā ar sociāliem un tā tālāk. Es biju ļoti daudz gadus apkārt. Viņš teica, ka mēs ar visu rakstīsim kaut kādus tos vlogus, blogus un tā tālāk. Un es teicu, kas par muļķībām, nekad dzīvē, ko tādu nedrīkst, nekad. Lūk, kur es esmu ar saviem 20,000 sekotājiem un katru dienu sociālos. Lūk, kur es esmu, tātad viņam bija taisnība. Un tās tehnoloģijas nevar ignorēt, bet ja es kā profesionāls saku, tad man jāaizmirst, ka Gundagai nepatīk tās lietas. Ir 21. gadsimts, ir jauni cilvēki, ir mākslīgais intelekts, ir viss kaut kas pilnīgi cits, kas mainās superstraujiem tempiem. Un es notikumus vai kultūras norises organizēju pirms 25 gadiem. Jā, tur bija viens zvans, mūziķis un pasūtīts un, piemēram, mēdinātāji. Kurš to tagad nevar izdarīt? Jā? Katrs sekretāru uzņēmā un tā tālāk.
Šobrīd mēs neorganizējam pasākumus, mēs viņus vai nu dizainējam, vai visādā citādā ziņā vispār veidojam un producējam pilnīgi absolūti citādā kā pirms 25 gadiem. Un ja es tagad sēdēšu uz tā perona un skatīšos vilciens iet prom un tur mākslīgais intelekts brauc, es palieku uz peronu. Es nekāpu iekšā vilcienā, nebraucu līdz laikam. Tā kā es uzskatu, ka tas nav slikti, bet es, kā jau sarunas sākumā teicu, es esmu par to, ka tās lietas mēs virzam sev vēlamā virzienā vai dziļākā gultnē. Nu, respektīvi, izmantojam jēgpilni, jo es jau neuztaisīju to projektu ar komandu, tāpēc, ka, lai tīksminātos, ko tik mākslīgais intelekts nevar izdarīt. Mēs taisījām to projektu pavisam citu jēgu, šobrīd to nestāstīšu, tur daudz kritēriju, daudz mērķi sasniegt, bet labais tas, ka mēs ar to arī varējām palīdzēt lielā mērā labdarības projektiem un organizācijām, tur jauniešiem, kas bez mājām palikuši un tā tālāk, un tā joprojām katrā tajā notikumā tāds ir. Un to palīdz veidot šīs tehnoloģijas, tāpēc, ka tas piesaista auditoriju, tas rada tādus dziļāku vēl vēstījumu, bet jautājums, kā es, cilvēks atbildīgais vai tas, kurš ražo šo produktu, tiešā veidā ražo šo produktu, esmu atbildīgi par to ielikto vērtību tur, un tāpēc viņas ir jāizmanto ļoti gudri šīs tehnoloģijas. Un arī vēl, protams, jāizvēlas cilvēki komandās vai jāizvēlas profiņi, kuri ar to prot strādāt. Vispār mums tas ir ļoti maz bērnu autiņu patiesībā visā visumā, jo pasauli pieprasa jau daudz vairāk. Man, piemēram, starptautiskie klienti pieprasa jau ļoti tādas jaudīgas lietas, un man godīgi sakot, nav Latvijā speciālistu, kur paņemt. Nav. Žēl, tā kā tas ir tāds lauciņš, kur vēl var attīstīties un strādāt, un šos kultūras norises un visas absolūti veiksmīgi veidot sadarbībā ar visām modernākām tehnoloģijām, bet tā, lai tās ir vērstas uz kaut ko jēgpilnu, pozitīvu, uz vērtībām un tā tālāk. Tā kā es esmu par to, ka viņas ir, tikai viņas jāmāk izmantot pareizi. Nu, lūk, mēs atkal pieskaramies tam kvalitātes jautājumam, jo tas, ko es redzēju, izskatās vienkārši lēti, tā kā tas ir briesmīgi. Vienkārši uzslapots uz ekrāna tas rūķis un tās animācijas, it kā viņi stāsta par to stāstu, kas tur notiek, bet es skatījos un tas izskatās vienkārši drausmīgi. Es labāk tur redzētu, kaut kādu bērniņu zīmējumu, kas tur rūķīts kaut kāds, nevis tas bija bērnu pasākums. Es domāju, kā var kaut ko tādu likt vispār. Nu jā, tāpēc ir jābūt ļoti atbildīgiem pret to, ko dara. Ļoti atbildīgiem. Tā kā es pati neko šitajā nesaprotu, ne jēdzu, tad es sevi arī ņemu nost un arī gudri neizskatos gudrāk, kā esmu. Ja nesaprot, nemāku lietot, tad nemāku lietot, bet ir cilvēki, kas to prot. Mans uzdevums ir tomēr to ideju iznest un nest līdz galam, to sasniegt kaut kādu mērķi, kas ir ar to iecerēts. Ja? Bet nevis tā, vienkārši darīšanas pēc vai pielietot, vienkārši tāpēc, ka visi citi tā dara, to noteikti nevajag darīt, jo tad jau kaut kur citur var to gūt, to labo pievienoto vērtību. Tā kā, jā. Šis ir kaut kādā mērā mans jājams zirdziņš, bet tieši domājot un atbildot par to, ka, redzi, tu pamanīji šo, tad tu prati pamanīt. Savukārt, dejā ir tieši tāpat, man ir kauns un nērti, ja mēs savu kvalitāti neceļam. Tāpēc mans kaut kāds tāds misijas mērķis ir strādāt arī pedagogiem Latvijā, lai kāds, mans bakalaurs 2002. Gadā Sporta akadēmijā bija par deju. Un, kad es iznācu ārā un stāstīju par improvizācijas nozīmi pasākumos un ķermeni, tad man komisijas locekļi teica, jūs esat tie, kas tur tā pliki kratās kaut ko tādu. Un es tajā brīdī sastingu, un es nevarēju saprast, kā tieši. Bet, lūk, viņiem bija šāda pieredze pasniegt, un viņi šādu uztver deju. Tāpēc arī gan mākslīgais intelekts, gan viss cits ir tā sabiedrības izglītošana. Un, ja mēs, protam, šo rīku izmantot, tad man šķiet, tas ir ok. Savukārt, es personīgi ļoti minimāli to izmantoju, drīzāk neprofesionāli, vairāk komunikācijā ar vecākiem, lai tas atvieglotu manu daudzo darbu, jo ir 300 dejotāji, un tas ir katru dienu ir neskaitāmas jautājumu, un tas man palīdz. Es pat izveidoju koncertu, mums tikko bija beneficēja, kur es uz skatuves dzīvajā komunicēju ar GPT, un es viņam jautāju, cik daudz viņš saprot no choreogrāfijas, kas ir džēzdeja, kas ir kas, un vispār vai es to varu pieņemt darbā, vai tu vispār pratīs darīt to, un tad viņš ļoti smuki atbildēja, ar tavu prātu, ar tavām idejām es nevaru, konkrēts nevar būt zālē un iesvīst, zāle ļoti smējās par šo komunikāciju, bet es tev varu palīdzēt šajos organizatoriskos jautājumos. Un tas, ko es novēlētu
novēlētu mūsdienu jauniešiem, varbūt viņi šobrīd teikt, viņa neko no tā nesaprot. Es novēlētu no viņa paiet nost brīžos, kad tu mēģini radīt savu kompozīciju. Varbūt tev ir vajadzīgi kādi padomi, bet tomēr tavs ķermenis, paldies Dievam, viņš vēl es ceru, ka neveido, neko nedara. Nedara kustību, neveido pats deju. Es ceru, ka neveido. Es ceru, ka mans ķermenis ir mans ķermenis. Un es aicinu jaunajiem topošiem choreogrāfiem nolikt telefonu malā. Man patīk, ka es esmu dzirdējis, ka dziedātāji dodas uz šīm nometnēm, nedēļas nogalēs. Viņi tur veido dziesmiņas, viņi strādā, komponē kopā. Choreogrāfiem noliekam telefons malā, visus sociālos tīklus izslēdzam, telefona, internets nav. Un, kā es saku, dzemdē savu deju tur uz vietas, un tad tā būs tava oriģināla deja, bez jebkādiem ārpasaules ietekmeļiem. Vai cik skaisti sanāk? Nu, lūk, tā. Bet vai ne, man liekas, arī tā iedvesma nāk, ka tev visu laiku neaizņem prāts kaut kādas notifikācijas, kā tu teici, latviski. Tas arī nemāk latviski runāt. Jā, par iedvesmas meklēšanu vispār ir. Kad man uzdod jautājumu, kādu kaut ko tādu vispār var izdomāt, un tad es saku, katram ir jāatrod tas savs meditatīvais stāvoklis, kad pie tevis atnāk ideja. Vienalga, ko tu meklē, kaut vai kūkai, recepti vai noformējumu, tad tas ir katram savs. Bet kamēr tu sēdi tajā telefonā, tas atkal ir mans piemērs. Tu nevari, jo tavs prāts ir aizņemts ar tas, ko tu redzi, tu kaut ko tur vērtē, vai to krāsu, vai to tekstu, vai to informāciju. Tu neesi ar sevi. Pilnīgi pievienojos. Tikko arī bija vienā diskusijā kultūras akadēmijā, un mēs arī tur diskutējām, un arī visi tie jaunie blogeri un cilvēki ar lielu ietekmeļu, arī piekrita, ka viņi grib kaut ko radīt, un viņi ir ļoti atkarīgi no tā telefona, ka ļoti, ļoti grūti viņu nolikt citā istabā, jo mēs visi ietekmējamies ļoti daudz, un mēs vairs nevaram atšķirt, kā Annika saka, mēs jau neatšķiram, kur vairs tad ir mana ideja, kur ir tur kaut kāda ietekme, un es arī ar komandu, kad esam sapulces, es vispār saku, jā, tur bija tā un tā, bet visi šito aizmirstam, skipojam, pirmkārt tā jau ir kāda ideja, kādam jau tā pieder, otrkārt tas vairs nav mūsu jaunradīts, un ja mēs tomēr ejam šo ceļu, tad aizmirstam vienkārši. Tas ir grūti, bet aizmirstam, jo tie foršie, man arī pieredze rāda visi labākie, foršākie idejas, vai ne, un visas foršākās radītie notikumi ir tie, kas ir nākuši no tā cilvēka. Tas ir abrīnojumi, ko tur tas prāts vai kas tur kosmos mums sūta, nezinu, bet tas ir superīgi, un auditorija nav muļķi. Viņi to nolasa. Viņi ļoti labi to jūt, un jo tālāk tas ir nost, jo labāk. Tā kā, tas ir tāpēc atkal jāizvērtē, cik daudz, kā to lietot, kāpēc to lietot un kāda no tā ir jēga. Es pilnībā piekrītu. Tas nevar saprast uz pesimismu nots vai kā. Nē, es vispār esmu ļoti liels telefona atlikšanas entuziasts. Tas ir brīnums, pie jauniem cilvēkiem. Viegli. Es esmu palūdzis, lai man ir 1 stundu dienā, es varu izmantot sociālos tīklus, un es palūdzu, lai man vecāki uzliek kodu, un ja es neesmu ar vecākiem, tad es nevaru nekur tikt. Apbrīnojami. Es līdz šitam netieku. Kolosāli. Man arī jāmācās šitā. Patiesībā mums bija vienā lekcija kursā jāstāsta par to, kas mums besī, un ļoti daudz studentu mēs bijām uz pusēm sadalīts viss 2. kurs, 2 daļās precīzāk sakot, sadalīts 2. kurs, un mēs bijām kādi 30 cilvēki, kur stāstīja par to, kas viņiem besī, un 20 no 30 runāja par to, ka viņiem nepatīk, viņi visu laiku sēž telefonā. Netiek no šīs atkarības vaļā. Jā, un arī tieši tas, piemēram, ka tev besī, ka tu sēdi telefonā, bet tu turpini to darīt. Protams, ir arī tāds, bet ļoti daudz to ir pamanījuši un sapratuši, un, manuprāt, tomēr tas ir ļoti pozitīvi. Un arī runājot par mākslīgo intelektu un pielietojumu radošajos procesos, nedaudz parunājot arī ar kādiem no citām specializācijām kursabiedriem. Viņi arī it kā kādos mazos darbos, kā Annika minēja, kad tur komunikācijai vai kādai datu apkopošanai, es zinu, ka arī ir kolēģi, lai apkopotu, piemēram, tur visus Latvijas kultūras namus kontaktus iegūtu vai kaut ko, tas prasīt visu dienu vai pat 2. Mākslīgais intelekts to var izdarīt daudz ātrāk. Tādos darbos, jā, bet tad, kad ir radošais process, tad arī es zinu, ka nav pārāk, diezgan skeptiski ir tie jaunieši vismaz tajā burbulī, kurā es esmu.
Bet tā jau ir labā ziņa, kad jau mēs paši saprotam problēmu, jau vismaz identificējam šo problēmu, jau ir labi. Jo manā jaunībā cīnījās ar nikotīnu un alkoholu atkarībām. Tagad cīnāmies ar tehnoloģiju, vēl tīklu un tā tālāk. Bet vienmēr ir ar kaut ko arī jācīnās, tas arī skaidrs. Bet ja mēs jau to paši apzināmies, jau ir labāk nekā vienkārši tajā par to ignorējam. Tā ir jaunieši vairs neiet parku pīpēt sēž telefonos. Jā. Bet rekā šodien izlasīju, ka Dēls teātris ieviesis būs šīs te Mēs tieši par uzlīmības. to runājām, Un es domāju, jā. ja tu pats nevari, tad tev būs kāds no malas, kas tev ierobežos. Es domāju, varbūt ir mums vajadzīgi vēl kādi ārējie faktori un instrumenti, kas mums mazliet ierobežo bez maz vai, respektīvi atņem elektrību, pieņemsim, Tu sēdi un, man ir grāmatu plaukts mājās, izrādās, Izsveicīts. Visas tās pašākās idejas rodas, ka tev garlaicīgi paliek. Es to savām bērniem arī stāstu, kāpēc daudz ko jaunībā, ģenerēju galvā, dziedāju, darīju, nezinu, dzējas atcerēju un visādas lietas darīju, tikai tāpēc, ka nebija jau šo tīklu. Šobrīd droši vien sēdētu tieši kā daudzi, droši vien, kas krūlētu un viss tas laiks būtu pagājis tur, un droši vien neatcerotos šīs brīnišķīgās atmiņas, kuras man par laimi ir, un es jau gribu, lai tiem jauniem arī tā ir. Un tad, lai viņi vienkārši domā, ko vēl var darīt ar šo laiku, un kā viņu piepildīt, un kā no tā gal galā iegūt bonus. Tas ir vēl viens apdraudējums kultūrā, tie telefoni. Īpaši es nesen biju, tas ir nesen biju koncertā, un man bija tik bēdīgi, tāpēc, ka visu koncertu visi vienkārši stāvēja ar telefoniem un filmēja to koncertu. Un es izgāju ārā no Palādījuma un sajūtos tik labi, ka man nav neviena video no tā koncerta. Man patīk arī tajā sveču pasākumā, es biju Melngaļa namā aizbraukus, un ka viņi aizliedz visu, bet viņi teica tā, mēs saprotam jūsu vajadzību, un pēdējā dziesma būs tieši tā. Viņi saka, tagad pēdējā dziesma. Un ir tāds skats, tāds, wow. Tas tik paši būtu tajā momentā. Tur jau, protams, ir skaidrs, ka visi grib arī reklamēt paši savus notikumus, un es arī tā skaitā, bet tad es arī diferencēju, kas man ir svarīgāks, vai man ir svarīgāks noturēt kaut kādu intrigu, vai to notikumu iznest līdz cilvēku emocionālam stāvoklim un dvēselē, vai man tomēr ir svarīgāk reklāma. Bieži vien uzvar tas, ka man ir svarīgāks tas projekts. Bet tad es raugos. Ja, piemēram, tas ir kaut vai ar to mākslīgo intelektu, skaidra lieta, ka tur tās tehnoloģijas ir klātesošas, un lai bildē foķē, tur maz kas. Bet ja man ir erotiskā performance, tad es pirmais, ko sapratu, kad visi mani viesi nodot telefonu kastītē. Vienkārši atņēmu brutāli nost, jo kāda erotika vispār var būt, ja tur cilvēks ir visu laiku savā telefonā. Viņam tur ir cits kontakts. Un vienkārši skaidrs, ka tas ir pēc notikuma, pēc mēroga, pēc tā, kāds ir pats tas domā tā ideja, un tad ir jāraugās, kad mēs ar viņiem esam kopā ar tiem telefoniem, kad ne. Un ar tiem telefoniem ir interesanti, jo par Dēls teātri, ko iepriekš minēja, arī ir diezgan smieklīgi, ko mēs arī aizkadrā pirms tam runājām, jo, piemēram, viņi jau arī, pirms tam to popularizēja, ka nevar, un pirms izrādēm vienmēr pasaka, ka nedrīkst fočēt un filmēt, bet tad, kad kāds nofilmē beigās storiju un ieliek un ietugo Dēls teātris to pārliek. Visu laiku. Un tas ir tā kā... Come on, bet viņi šodien tieši komentārā par šo atbildē, un man arī kā skatītājiem man ir nērti, jo es skatos, ka tur, piemēram, kāda influencer to ir ieliks, un es domāju, diez vai tā var vai nevar, un tad viņi ļoti, un arī tas, manuprāt, ir jāinformē, uzliec uzrakstiņu par to, ka tajā brīdī, kad notiek aplausu daļa, tu drīksti, un tas ir forši, ja tu padalies ar to, ka tu esi bijis un tā. Un šodien, kad viņi ir atbildējuši šo uzdoto jautājumu, man uzreiz bija tāds, tad to es varu darīt. Lūk, šis ir tas, ko varot darīt. Ja? Tagad tu arī to uzzināji. Jā. Es šito jau zināju, jo biju par to pati pajautājis, jo pati tā daru. Bet biju pajautājis, vai tā drīkst. Lai man būtu šī sirdsapziņa, ka es nevaru. Jo savādāk reizēm ir tāds sajūta, ka nevar. Un tāpēc es gribēju piebilst, ka, manuprāt, ļoti būtiski ir komunikācija. Respektīvi, mēs ļoti bieži kaut ko nedaram, baidamies, nezinām, tikai tāpēc, ka nenotiek pareiza komunikācija. Lūk, brīnišķīgs piemērs, ka šis teātris nopublicē, visi zina, lielākoties vairāk vai mazāk, kā ir, kāpēc tā ir, kur var, ko nevar, un tas ir vienkārši par komunikāciju, bet tad, kad cilvēkam liekas, ka visi jau paši sapratīs, nesapratīs ne to tavu varbūt notikumā, kā teikt, veidu, kā tu vēlies, lai to rāda vai nerāda, vai tur drīkst, tieša, skaidra komunikācija ir ļoti, ļoti svarīga visos notikumos, lai būtu cieņa pret apmeklētājiem, un savukārt organizētāji vai radītāji arī sasniegt tur savus mērķus. Un zini,
par ko es tieši šodien aizdomājos to lasot, nu, protams, ka man bija sapratne, kāpēc tas tā varētu būt, bet tādam parastajam skatītājam tur ļoti smuki noformulēts, kāpēc vispār globāli teātros neļauj fotografēt un filmēt par šo intelektuālo īpašumu. Un tad es domāju, cik ļoti bieži es atļaušos publiski teikt, tiek nozagtas manas idejas, darbi, kompozīcijas un tā tālāk, un tad tu domā, bet tad vispār man nelikt neko storijā, neko nedalīties ar to sociālos tīklos, ar ko es veidoju. Un tad visi tie 700 vecāki izvelk telefonu, visu to izrāda filmē, un viņi liek pat visu to izrādi, ieliek iekšā YouTube, un tu vienkārši skaties no viena leņķa, tur ir tā, ka var kulises redzēt, un tu nezini, kā tagad reaģēt uz to, un kā vispār nodefinēt to, ko es vēlos kā pasākumu veidotājs un ko es nevēlos. Un šis ir atkal tāds ļoti interesants jautājums, jo, piemēram, Olga Žlukina reiz teica tā, kā? Un tu neprotestē? Ka viss šis, un tagad viņi redz, tā taču ir tava. Cik tālu tu vari pateikt, ka tas tavs? Savukārt man mamma saka, meitiņ, tev vajadzētu priecāties, tu kādu iedvesmo, kāds tev seko. Sēd pa vidu un domā, Jā, lūk, šis ir arī tāds, cita tēma varbūt nedaudz, un tomēr. Arī risks. Jā, bet runājot vēl par tiem telefoniem, es pat māju brīvdienās sēdēju, skatījos televizoru, un pēc 4. māja koncerta Latvijas televīzijā bija burvīgs koncerts pirms 23 gadiem, 2003. Gada dziesmu svētki, kur bija jauniešu koncerts, kur nāca un izpildīja daudzas populārās dziesmas, nevis kormūzika vairāk, un tur bija liela mākslinieki, tur bija Zigfrīds Muktpāvels, Igo, Liepājas brāļi, Normons Rutulis, arī Pērkons un viss. Un tu redzi, tu jūti caur to video to sajūtu, ka visi ir klātesoši, jo 3. gadā neviens ar telefonu neko nevarēja nofilmēt, un tad visi vienkārši skatās un izbauda. Un tad tu sēdi un kā režijas students domā, kā šo sajūtu pārnest un dabūt pasākumā mūsdienās. Un tad arī analizējot, saprot, ka, piemēram, jauniešu dziesmu deju svētki, ko mēs arī iepriekš pieminējām, tur, piemēram, šogad bija pietuvinātā sajūta, ka tas koncerts ir pašiem māksliniekiem, jauniešiem, ka viņi to izbauda, un vairāk ir viņiem, un skatītājs vienkārši ir atnācis paskatīties, kā jaunieši priecājās par latviešu mūziku, tradīcijām un daudz ko citu. Bet... Aizdomājos tev līdzi. Jā. Esot dziesmu deju svētkos katros iekšā organizēšanā. Cik ļoti. Jā. Jā, ko? Man liekas, tas no abām pusēm vēl... Jā, tas apdraudējums kopumā. Tas nav apdraudējums, tas ir vienkārši tas, es arī nedaudz aizdomājos par to, ko es teicu. Tā sāk domāt, kā mēs to darījām vai risinājām. Dejotājiem ir ļoti viegli, viņiem vienkārši ir vajadzīgs 2 rokas, 2 kājas, un tur kādreiz GoPro pieliek kaut kur, atsit kādam zobus, atšos meitenei aiznesām, jo zobi izsit ar spaini. Tur vārds sakot, tā baigi nevar atļauties. Dejā. Novācām visu lieko nost, nagus noņemam arī visu. Jā, bet tad kopsavilkumā mēs varam secināt, ka tomēr tā globalizācija un šie apdraudējumi ir koks ar 2 galiem, jo it kā tas ir apdraudējums un tas rada kaut kādu bīstamību, bet ja mēs to varam pavērst sev par labu, tas vēl mums 2-kārt var palīdzēt, kā mēs pašā sākumā runājām par to savu produkta vai pasākumu vai jebko savas jaunradas nešanu pasaulē. Protams, viss atdurās pret kvalitāti un to, kā mēs uz to skatāmies. Protams, jo, ja to tā filozofiski salīdzina ar kaut kādu ceļu, tad ceļš tāds patiesībā, viņš ved uz kaut kādu galamērķi, bet, ja nav ceļazīme, viņš tāds bīstams, jo tu katrs brauc kā grib, kur grib, kā grib, neko neievēro, sāks haus. Un tādā ziņā tā globalizācija tāpat, bet ja tur ir tās ceļazīmes un mēs viņām sekojam un tomēr inteliģenti ievērojam, cik nu varam un cik nu kuram sirdsapziņa ļauj, tad acīm redzot, mēs tomēr esam tur ceļa satiksmes dalībnieki un cienam viens otru, un tas pat
tas par to globalizāciju tieši tāpat. Mums ir vajadzīgs tās pieturzīmes, ceļzīmes, kurās mēs saprotam, ko, kāpēc, kas, kur ir brīdinājums, kur ir dodiet ceļu, kur vairāk gāzes grīdā, kur otrādāk. Un tad jau kaut kā tā satiksme noris pareizi, tik un tā. Un no tiem procesiem mēs neizbeigsim, jo viņi notiek un notiks un norisināsies. Jautājums, kā mēs paši, cik atbildīgi tiem pieiesim, kā mēs viens otram palīdzēsim un šos procesus regulēsim, un kā mēs sākam ar sevi kā ar cilvēku, vai ar sevīm kā personu, vai ar sevīm kā no mājām, un kā es pēc tam kā Latvijas iedzīvotājs to daru. Un tad jau arī, protams, arī kā profesionāls, kurā ir vēl lielāka atbildība nest to visu tālāk un darīt. Kā jā. Ja mēs vēl varam pašu piedošanu izstrādāt ceļzīmes viens priekš otru, būvējot to komunu, tad vispār visam labi. Brīnišķīgi, bet mēs to ejam, un man liekas, ka ar katru jauno paudzi ir jau labāk. Jau sadarbība ir krietni vairāk vērsta nekā es, piemēram, atceros savu jaunību, kad vispār viss bija tikai katrs pa sevi un kaut kur tur, kurš tad šobrīd jau laikam krietni vairāk ir cilvēki sapratuši, ka šī komunikācija tomēr ir ļoti svarīga un arī sadarbības iespējas paver krietni lielāku lauku un varēšanu nekā tur kaut kāda sava deķīša vilkšana. Man liekas, ka ir jau labāk. Annika, piedodas. Jā, es arī pieliekot komatu laikam, šodien šai tēmai, teiktu tā, ka globalizācijas apdraudējumu, ja mēs par kultūru un tā globāli, es viņu tik ļoti neizjūtu, es jūtu, ka viņi man palīdz, manā darbā palīdz, es ļoti jūtu pasaules elpu, un es viņu akcentēju, un es viņā dodos un draudzējos. Ja es par apdraudējumu, kā par frāzēm par apdraudējumu, tad es teiktu, ka vairāk kultūras jomā apdraudējums šķiet ir tieši valstiskā nozīmē. Mums tiešām, mēs diemžēl dzīvojam ļoti lielā atkarībā no valsts finansējuma, no dažādiem projektiem, un ja tie netiek sadalīti proporcionāli domājot par visām sfērām, vai vairāk, es negribu teikt lobējot, un tomēr nedaudz atbalstot vairāk, neminēšu atkal maza valsts mēs esam, un tomēr, ja mēs nejūtam, ir ļoti grūti būt ārpus Rīgas, ir ļoti grūti nebūt it kā epicentrā, un līdz ar to mēs neesam tik ļoti redzami, lai kā arī kāds izceltu novadu burvību, vai ārpus Rīgas burvību. Un tāpēc es aicinātu valdību un tos varenos visus mūsu to lielo pusi domāt arī par to, kā noturēt šo kultūru, jo es vēlreiz uzsvēršu, ka tas, kā mēs pēc pāris gadiem dzīvosim, lai kā arī kādam tur augšā šķistu, ka tas nav svarīgi, vienkārši viņam nav svarīgi, tad tomēr tas ir atkarīgs no tā, kā mēs finansējam, kādu dēstiņu mēs iedēstam bērnos un jauniešos, kā tieši tā jūs abi šobrīd šeit sēžat un domājat, kādus pamatus jums ieliek šīs skolas, jūsu nākošās profesijas vēstnieki, es gribēju teikt, skolotāji. Un, lai viņi to izdarītu forši, viņi ir jābalsta, viņiem ir jādod šīs iespējas, lai viņi jums to dotu pareizi. Un, lūk, tur ir apdraudējums, tur ir ļoti pamatīgs apdraudējums, sākot jau ar to šo te kultūras jomu. Lūk, tur pievēršam uzmanību. Ieklausieties tie, kas skatās, lūdzu. Jā. Tad turpināsim darboties un cerēsim un darīsim visu, lai mēs vairāk tiktu atbalstīti, gan mūsu pasniedzēji, gan mēs paši jau nākotnes projektos. Sakām lielu paldies jums, ka šodien bijāt šeit ar mums šajā sarunā un runājāt ar mums par apdraudējumiem kultūrā. Paldies arī tev, Nika, ka tu biji šeit. Paldies arī tev, Jākab. Jā. Bija ļoti jauki ar jums parunāt. Paldies par jūsu viedokļiem un jūsu burvīgajiem runām. Jā, tā kā liels jums paldies. Mēs tiekamies vēl nākamajās epizodēs un 5. jūnijā. 5. jūnijā mēs vēl tiekamies salidojumā. Biļetes ticketshop.lv jau ir pieejamas gan uz dienas, gan uz vakar daļu. Tā kā jums lustīgas ballītes. Paldies, gan jau noteikti būs viss kā vajag. Tā kā paldies. Mēs paši rīkojam, tad jau būs kultūras koledžas ballīti. Labi, paldies visiem. Paldies.